Man liekas, ka mēs šodien esam fāzē, kur mēs skatāmies pilsētu ne tikai kā plānu zīmējumu lielā mērogā, bet mēs arī saprotam, ka mēs varam ļoti daudz labas lietas izdarīt, domājot ielas līmenī, domājot pagalmu līmenī. Un mazliet varbūt arī zaudējuši spēju iejusties katras konkrētās teritorijas iedzīvotāja ādā. Mēs redzam maģistrāles, mēs redzam zonējumus, bet mēs neredzam to, kāpēc vienā vietā iedzīvotāji labprāt dzīvo un labprāt izvēlas vai tiecas turien dzīvot, bet neredzam to, kāpēc viņi no turienes pazūd. Vai vispār guļam rajons kā funkcija, kā risinājums ir humāni? Jo tā pirmā asociācija man ir ar vistu būri, kur putni tiek salikti mazos apjomos un vairākos stāvos. Šobrīd nenotiek mājokļu būvniecība, notiek mājošanai domātu ēku un to kompleksu būvniecību, bet par jaunu mājokļu rajoniem mēs nevaram runāt. Tieši tā arī varētu teikt, ja modernisma ideja bija, teiksim, daudzstāvu mājas, kas izaug no pļavas vai parkā starp kokiem un zaļumiem, tad mūsdienu tie jaunie projekti lielā mērā ir ēkas, kas izaug no asfalta stāvlaukumiem. Kaut arī varbūt tās ēkas ir tehniski kvalitatīvākas un krāsainākas atšķirībā no pelēkajām vai baltajām mikrorajonu padomju laiku mājām. Es būtu ļoti uzmanīga ar apgalvojumu, ka mikrorajons sevi ir izsmēlis. Viņam ir ļoti daudz gadu šai formai. Un viņi jau ir, viņi ir jautājums, ko ar viņu darīt. Vai ja viņš sevi izsmēlis, mēs pasākam, piemēram, es domāju, ka viņš sevi izsmēlis, vai visu nošķurējam nost un visus tos cilvēkus nošķurējam nost un būvējam kaut ko jaunu. Mums ir jādomā par to, kas mums ir un kā padarīt to, kas mums ir, labāku un draudzīgāku tiem cilvēkiem, kuri tajos dzīvo. Šobrīd ir tā, ka patiesībā pie Latvijas ekonomikas mums jārēķinās ar šiem te mikrorajoniem. Ja, tātad viņi ir, bet pat cik arī Rīgas pilsēta ir ļoti fragmentēta. Mums vajadzētu padomāt par to, kā cilvēki ievērojami ietaupot savus laika resursus, varētu atrast darbu pēc iespējas tuvāk, palielināt mikrorajonu mobilitāti, uzlabot sabiedrisko transportu. I think basic problem is that the microrajons are really 100% monofunctional. And since the changes, the only thing that came new are again monofunctional shopping centers. So problem is that I think there is a need for a greater integration of functions to make these places more lively. There are some examples in Western Europe where this has been done.